Nu ko, labs rīts. Esam atkal pie vienas no tām foršajām Latvijas upītēm, jeb upēm, lielajām. Nu tad feeders atkal šodien sola mežonīgu vēju. Upē baigā draza, visādas niedas no jūras atzītas, bet nu nekas. Mēģināsim, atradām toču, kur tās niedas nav. Vēl bišķiņ patīrība būs labi. Nu, jāuzvilc tā barība. Nu, šodienas sastāvs barībai apmēram tāds. 2 kg Orpio feederis, magnetika upes laikam skaitās, kilograms engā miks universālā. Vakar atslēdzos, ka šodien brauksim. No paziņas dabūju vismaz kaut ko. Paldies! Un vēl krikumiņi, šitie gan krāsainie, nav zaļie, kurus visu pēdējo laiku krāmē klāt. Un vēl zeme, melnzeme. Kāda, 3 kilo tīrā, kāda 2,5 melnzeme. Par cik esam 2, tā būs labi. To jaukšanu baigi jums nerādīšu. Visi jau to zina. Man jau dažus komentārus saka, kad tā jaukšana vairs nav nemaz jārāda, kad visiem zināms. Nu, ja domāju pretēji, droši rakstīs komentāros. Bet nu kaut kā tā, tiekamies jau pie gatavās barības. Te jau viss top uz pareizo galu. Barība ir lipīga, smaga, ļoti smažīga. Ko mēs vēl parasti cenšos izdarīt un neaizmirst. Pielikt rekur krikumus klāt. Šie gan ir krāsainies, viņas samāla bišķiņi. Sēk viņiem tie gabali baigi milzīgie. Tāpēc bļāņas man jaudīgā makīte. Aķis iet uz beigām un nedavāk visu vienā spainī. Sāk gurt nost, sadalīt pa 2. Barība daudz šoreiz gan, neplānot daudz sanāca. Bet nekas. Ir vienmēr opcija viņu sasaldēt un izmantot nākamreiz. Te jau viss top uz pareizo galu. Barība ir lipīga, smaga, ļoti smažīga. Ko mēs vēl parasti cenšos izdarīt un neaizmirst. Pielikt rekur krikumus klāt. Šie gan ir krāsainies, viņas samāla bišķiņi. Sēk viņiem tie gabali baigi milzīgie. Tāpēc bļāņas man jaudīgā makīte. Aķis iet uz beigām un nedavāk visu vienā spainī. Sāk gurt nost, sadalīt pa 2. Barība daudz šoreiz gan, neplānot daudz sanāca. Bet nekas. Ir vienmēr opcija viņu sasaldēt un izmantot nākamreiz. Nu ko, pagājusi kāda pusstunda, kopš iepriekšējo kādu filmē. Barība uzjautas sanāca, baigi smukā, 20 baroto siemeti un pirmajā metienā uz tārpiem brekšuks jau un neslikts. Forši. Un aiziet. 3. metiens vimba, 2. bija rauda. Uzštēlēšu to līdās kameru, lai jūs redzat, ko es te daru. Es jau tikai zivtiņš jums atrādu, bet labs. Barošana strādā. Tikko iemet un atkal klopē pa kātu viens. Bet laikam, ka nedeklopēja. Ir gan. Nē, garām. Arī tā gadās. Palaidām pa esmu. Breksis paņēma uz klasiku slieka baltie, kas šo sezonu man te baigi strādā. Rauda uz to pašu, bet vimba gan uz 4 baltiem. Kaut kā cenšos tās esmus pamainīt pēc iespējas vairāk. Man ir arī garnava līdz svaigā tīģerene. Tas arī varbūt strādās. Pavasarī labi esmu uz visu. Distance, kā parasti šeit tuva, 20-25 metri. Barota 60 grami, paudiņi 65-70 centimetri. Ko tā? Nu, cik ilgi būs nākamā copa jāgaida? Nav jāgaida, es ir galā. Laikam atkal vimba. Vai rauda tomēr? Laikam tomēr rauda.
Pēc vīnas pa vieglu nāk. Vēl pīles tam aizsās pa vidu. Jā, rauda. Un neliela izliekās. Nu, tāda. Neizsūkti jau nevar sūdzēties. Vienkārši sanāca te nesen pavilkt gan lielāks. Bet nekas. Skaisti 200 metru stabili. Pat tārps atstāja ideāls, nu. Vai nav skaisti? Ew, sliek mēģina balto traukā ielīst. Zin kā, negribās jau te neko baigi saslot un tā tālāk. Te var gadīties tagad citas reizes, kad lifts un vienā brīdī akvārijas. Ka nedabū pat sopīt redzēt stundu vai 2. Cerēsim, ka tā nebūs. Laiks īstenībā sasolīja baigi briesmīgu. Ak, tu Dievs, kas tas par tesienu. Laiku sasolīja dikti briesmīgi, bet atbraucām šeit vispār es jau, kā redzat, džemperī un termoveļā sēžu. Vējš upes vidū ir redzams, ka ir pamatīgs, bet mēs šeit tādā ieplakā pa kalniņu uz leju, te vispār nejūt viņu. Turpinām, tiekamies pie kādas smugas ziltiņas, cerams. Tas pats metiens, ko jūs redzējāt man iemetot, un nu gan mums vai no bimbišu vai breksišu. Baigi pumpē. Es jau teiktu, ka vimba droši vien, bet varbūt arī, ka breksis. Copa tāda mānīga. Fīdergumija atstrādā visu šo te. Man par bremzīt fīdergumiju un makšķeri, par ko arī vēlāk mēs pastāstīšu. Kas viņš tagad tāds arklis iet? Jā, vimba. Nu, atsačka ir. Tā. Šitā maziņa īstenībā salīdzinoši. Nu mērs stabils. Par to saucā nav jāšaubās. Viņas zemērā te man nav gadījušās. Hei, otrā. Kaut kā to visu staciju vajadzētu ērtāk sakārtot, bet to laika gaitā. Tev jāķer zivs, kamēr viņas ķerās. Jo vienā brīdī varbūt arī čuš. Slieka un 3 balti. Bet te izsās, ka viņam ir vienalga, ko ņemt, ja godīgi. Viņš vienkārši jau viņš tur ir, tā kā tagad. Viņš grābi, man liekas, jebko var uzlikt vienu baltu un būs. Pagaidām tas ir. Es te dzirdēju no paziņām dažām. Nu, tā teikt, no paziņas un ka vēl no citiem, kad no rīta baigā cope šeit. Un tad pusdienas laikā, kad teorētiski vajadzētu iesilt dienai un visādiem brīnumiem notikt ar nazi. Nu, varbūt ne gluži ar nazi, bet, nu, daudz sliktāk. Atkal ir galā. Ew, šo jau izkustināt nevar. Tā kā akmenī piecirt. Ko? Tā kā akmenī piecirt. Vimba atkal droši vien. Augus pārreiz uzsit un... Šīs man sāk patikt. Kad es vēl šo vims esmu vilcis man pagājušā video vai nākamajā, es nezinu, kā jums sanāk, kā pēc kārtas es viņas izlikšu. Jo es cenšos plānot uz priekšu, vai nav baigi garš laiks bez video. Man bija 2 pa visu dienu.
Vai, kur man jau trešā nāk. Izskatās pēc vimbas. Ir arī, jā. Liela diezgan. Tā. O, šo ļoti lielu salīdzinoši. Es teiktu, ka kaut 43, 44 uz acis sakot. Tā, man jau jāsāk skaitīt. Trešā, jā. Atceramies, Omā drīkstam izņemot atsevišķas vietas paturēt 7 vimbas. Tā kā te būtu interesanti, kā mums te ies. Cerams, ka nebūs no tiem variantiem, kad noķer 7 vimbas un vimbas turpin ķerties un tu viņas ņemt nevar. Arī tā gadās. Bet nekas. Taču dvēseli arī vajag pamakšķēt, ne tikai pārtiks programmai. Jo vimbiņa jau stipra zivs. It īpaši tā lielā nav tās tetevas, ko es esmu dzirdējis. 25, 27 centimetri. Es jau domāju, ka tās arī tīri labi. Tur pretīm kratās, bet nu ar šo 40 un uz augšu cēmu vimbu domāju, ka nesalīdzināt. Oi, gandrīz nedegāja līdz klipsim. Kas ir tas? Tā ir zivs. To es saprotu. Nepagaida ne 2 minūtes, ka es atkal stīvēju kaut ko. Jankam, manam šodienas kolēģim tā teikt. O, brekšu beidzot. Pirmā zivs, raudiņa, spičku kastes izmērā. Bet tas ir tikai starts. Es ar kaut plākstrīt izstīvēju. Tas ir tikai sākums. Nu, nekraties, es negribu tavus puņķus pa savām biksēm. Re? Nav tas lielākais, bet ir iespēja, ka būs lielāki. Zivju daudzveidība pagaidām diezgan ok. Tas priecē. Gribētos kādu sapalu gan šodien, jo pēdējās dienas 3, cik tā esam paši bijuši un paziņas. Nu, teikšu godīgi, sapala nav. Katrs, pat ne katrs, bet kāds pa vienam dabūna arī zemmēra. Bet nu visu vietu izaugsmē. Ko es daru katrā metienā kā parasti. Jau esmu jums neskaitāms reizes rādījis. Ņemu kukurūzu samaļu. Man ir nitro bait viza dzirneviņas, kurās es katru reizi iemaļu. Un nu strādā tā kukurūza arī pavasarī tomēr. Un katrā barotavā šķipsniņu ieliek, nevis piemaļ klāt visai barībai, bet ieliek katrā barotavā pa šķipsniņai. Kādreiz arī tur tam maisimam piemauts klāt slieku, bet šodien izsās, ka nevajag. Es gan ceru uz kādu karūsu šodien, jo zinu, ka viņš šeit ir. Un uz kādu breiks, ja godīgi, virs kilo. Gribētos, viņi te būt ir, paziņa dabūja dažus. Vai man viņi izdosies piečakarēt, tā teikt. To mēs vēl redzēsim. Vai viņš vispār uz punktu pienāks.
Bet kaut kādi viņam mazie brači, kas tādi ir jau, tādi 300-400 gramīgie. Tie tur ir jau klāt un jau barojās. Nu, skaisti. Turpinam. Iepriekšējā metienā bija baigi sāpīga situācija. Bija tāds kuilīts galā. Nu, pēc visām pieredzēm un tā tālāk, es teiktu, ka breksis, nu, tāds virs kilogramu. Jo viņš vienkārši nostājās un nekustējās. Tagad es teiktu, ka Vimbišs nāk 4. Ir taisnība man. Jā. Ceturtais Vimbišs. Šis gan bišķiņ mazāks. Jā, viņš iet uz tavu pusi. Baigi iet uz tavu pusi. Vai tik nav sapals beidzot? Kaut kas baigais ķieģels nāk. Varbūt aizķerts. Baigu sāniem. Nē, Vimba baigā. Cik te baigā? Bet nu smuka. Tiešām smuka, tīra. Nav tā kā gaujā. Nezinu, man gauja. Kā neiet, tā neiet viņā uz nevienu sopas veidu. Ne uz vašiem, ne uz fīderi, neko. Man labāk savacā. Piektā. Un teiksim tā, jācer, ka vēl 2 Vimbas būs un ka tev vairs Vimbas neķersies. Savādāk baigi. Būs copa dvēselē. Baigā maktenās lieki sanāca uzlikt uz āķi. Pūs vēl 2 baltie. Garšīgs komplekts viņai. Pagaidām tas rezultāts kāds ir. Ja pareizi atceros, 5 Vimbas un 3 brekšu laikam. Un raudas 2. Atkal baigie mēslu te peld pa priekšu. Sāksnēju to kādu cilāt augstāk zemāk. Vai tas viss auklā netrāpa. Tad gan ir slikti. Mājās braukt. Es atkal Vimbu velku. Nu. Es nekad neesmu gribējis, lai Vimbas vietā ir breksis. Bet, nu, laikam vienmēr pienāk pirmā reize. Te viņi izmanevrēt caur visām tām zālēm, kas te krastā nāk. Ja man tā paudiņa nav nekāds 0,4. Vai es viņu vienkārši izrautu. Kas tur ir? Nu, jā, ka Vimba. Kas man te ļoti patīk saucā, tas, ka ir pa lielām tikai smuks Vimbas. Maziņo, es nevienu neesmu zemē ar Vimbu noķers te. Nevienu. O, šitā jau baigobā. Kur āķis? Reku. O, āķis izāķējās. Ew, pīles. Mierīgāk. Rekāda. Trekni skaisti. Ja es šo te izvilkšu, tad šķiet, ka man norma ir izpildīta. Lai gan šis ļoti atgādina lielu sapalu.
Bet sopa gan neatgādināja lielu sapalu. Un uzvedību vēl kaut vispār nezinu, atgādina kaut ko starp breksi un vimbu. Cerams, ka sapals tomēr. Bet šaubos. Sapals pie krasta sāk ādīties. Šis pie krasta nomierinājās. Kas tur ir? Jā. Mana norma ir izpildīta. Jā. Mana norma ir izpildīta. Labais. Breksis. Pa ilgiem laikiem beidzot brekšuks atkal un pat nesliks. Jū. Forši. Galvenais gārne un baltais. Tīģerene. Svaigā. Šis jau tāds, ko uzkūpināt var. Ja ir vēlme. Vajadzētu teikt pirmo reizi šo sezonu to kūpināt, iekurināt. Bet vimbas laikam saprata, ka viņas vairs nedrīkst ķerties. Vairs nav. Saulīti sāk mēģināt ar kaut pa mākoņu maliņu izlīst. Pagaidām nepārāk sekmīgi, jo vēl ir ļoti nomācies, bet es domāju, tas dienas gaitā noteikti mainīsies. Jā, uz 10. aķītā diezgan labi garnavas gabalu un divus baltos. Tas breks tīri labi sūc iekšā. Atkal kaut ko makten skaistu velku. Iekšējās cerības, ka breks virs kilogramu. Patiesība, ka droši vien vimba. Pēc tā, kā viņš pie krasta uzvedās. Diezgan pa sapos arī būtu laimīgs. Bet tie kaut kā vairāk te nav. Droši vien jau ka vimba. Nu, tak parādies. Uz kurieni tu skrien? Vimba, jā, un labi. Nu, smelies iekšā. O. 8. Bet nav 7. Šitā vaļā. 1, 2, 3 arī. Nē. Ar kaut ko velku. Vai nu mazu vimbiņu vai kaut tādu. Tikko jau vienu vimbu izcēlu uz otras makšķers. Nē, brekšuks. Pa ilgiem laikiem pirmais. Vajadzēja laikam uzturamajā paņemt. Bija labu laiku klusums, bet ar kaut ko sāk parādīties. Kas ir diezgan pozitīvi. Dienas topā esmu viennozīmīgi baltais un slieka. Vienā brīdī baltais un tīģeri gan nav. Bet vairāk tā kā slieka ar balto. Kā jau minēja, pulkstens tūlītās 2, ja jau nav. Vēl skatīsimies, kādu laiciņu gan jau pasēdēsim, ja zivis būs. Ja nebūs, tad jau vāksimies nost. Šodien viena no tām retajām reizēm, kad nav baigi jādomā, ko tām zivīm darīt, jo paziņu jau sen grib. Un te beidzot apsolīja, ka būs. Kas varbūt labāks pa vimbiņām pavasarī un arī
tīri smuki izmēra brekšiem. Es domāju, ka baigi nekas. Nu, nezvanīt tagad. Netraucējiet vilkt šo pēdējo zivi, laikam šodien. Es taču teicu, ka brekoniņš tikai maziņš. Ew, uz kurien? Nāc iekšā. Tev pat viņu iesmelt normāli nevar. O. Jo. Kaut kā tā. Saulīts pīr, vējiņš pūš, zivtiņas ķerās. Vāšinieku uz stūra arī mētā. Cik viņi tur ir 4 laikam. Tur vēl 6 izkliduši pa pārējo zonu. Viss, krāmējamies nost. Pulkstenis jau ir, cik ir? Bez 15.3. Nu tā ka nevajag vairāk. Ko tā, tiekamies pie uzglabājumā izcelšanas. Nu tad vēl, kam ārā to, ko šodien šeit vienītī sadarīju. Pēc tam varbūt parādīšu arī kolēģim uzglabājumā, bet nu man kaut kas šāds. Kaut kas šāds vienam. Nav jau galīgi slikti. Nu un kolēģim ļoti līdzīgi, tikai bez brekšiem. Arī 7 vimbiņas, norma. Ai. Uz kuriem? Te viss izbir. Labi jāsāk kārtot. Nu, viss. Esam pie mašīnas. Nu, baigi forši aizdīt dienu, ko citu pasaka. Brauc ar mašķēt ar fīderi, ar spinningu un visu citu. Es jau domāju, varbūt vajag aizlaist aprīļa beigās uz D-zonu un vašiem. Vienā svētdienā licence vēl ir pieejama. Bet nu, tad jau redzēs. Šodien teikšu jums tā, ja patīk video, nospied tur to īkšķītojā, abonē kanālu, un te jau līdz nākamajai reizei. Davai, čau!